protams, agrāk jau tiešām kviešus cepa tad, kad bija svētki, bet šodien ir tāda, man liekas, tāda svētku diena, vismaz jums noteikti, vai ne? Jā, jau citi strādā, bet piekdiena, man liekas, ir brīnišķīgā svētku diena. Nu, lūk, kvieši, ja mēs šādā veidā, es tagad paņemšu visus tos 3 izrunātos sev blakus, šie visi, nu tā, ja mēs tā vienkāršot gribētu teikt, ir vasarāji, vai izaug pavasarī. Daudz garāk, Rudzīts meta zelta vilni lielajā tīrumā, ārājs prieka nevarēja maliņā stāvēdams, ārājs ar kalniņā, avots tek līņā. Netrūkst maizes ārājam, nec ūdeņa avotam. Rudzi dzīvo tīrumā veselu gadu. Dūmīt kūpa, kas tos dūmus kūpināj. Nūtīgi vācim, bakatai, bakatilidirā, kas tos dūmus kūpināj. Saskīs dārā alutiņu, kas tos dūmus kūpināj. Nūtīgi vācim, bakatai, bakatilidirā, tas tos dūmus kūpināj. Paldies, 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 paldies. Paldies, ka atbraucāt, paldies, ka tik brīnišķīgas maidīgas uzcepāt, paldies, ka tā forši dziedājāt un ļāvāties stāstiem, un paldies, ka jūs vienkārši uzdāvinājāt savu tādu foršu dienu, pirms septembris sākās. Paldies jums! Paldies!